Sveicināti podkāstā Mani enneagrammas stāsti. Šodien es mazliet pastāstīšu par sirdstipiem. Un, kad mēs sakam sirdstipi, mēs iedomājamies kaut ko ārkārtīgi patīkamu. Varbūt atceramies savu mammu vai vecmāmiņu, vai kādu no sirds draugiem, vai savu partneri. Bet vai jūs iedomājaties, ka tas kolēģis, kas sēž pie blakus galda birojā, arī ir sirdstips? Vai arī tas politiķis, kas pamatīgi jūs ir nokaitinājis sociālajos tīklos, un arī tas mākslinieks, kas atsūtīja jums ielūgumu uz savu izstādi, bet kad jūs tur ieradāties, viņš izliekās, ka jūs neredz. Kas ir kopīgs visiem šiem sirds cilvēkiem? Pirmkārtām tas, ka viņi visi vēlās būt ievēroti, viņiem visiem ārkārtīgi svarīgs jūsu viedoklis, jūsu atzinība un jūsu uzmanība. Bet no otras puses, vai tad tā nav mums visiem? Tikai ļoti atšķirīgā pakāpē. Mani sauc Elta Moiseja, un šīs ir podkāsts Mani enneagrammas stāsti. Kāda krietni laika atpakaļ, es domāju, pirms gadiem 15, kad es par enneagrammu vēl neko nezināju, es ievēroju kādu kolēģi, kurš bija ārkārtīgi laipns, ļoti izpalīdzīgs, ļoti empātisks un vienmēr pakalpot varošs un gribošs, šī vārda viss tādā pozitīvākajā nozīmē. Katru reizi, kad viņš devās uz kafejnīcu, viņš atpakaļ atgriezās ar kādu našķi vai pat pusdienām tiem kolēģiem, kuriem šajā dienā nebija laika aiziet pusdienās. Un katru reizi, kad kolēģi piedāvājās viņam samaksāt par pusdienām, viņš teica, tas vien tāds nieks. Katru reizi, kad viņš brauca nomazgāt savu auto, viņš painteresējās vēl par kāda kolēģa auto, vai nevajadzētu to nomazgāt. Bieži vien vakaros es gan pamanīju, ka viņa auto ir vienīgais, kas ir visvairāk noputējis visā autoparkā, un nodomāju, viņam atkal pietrūka laiks tieši pašam sev. Es zināju, ka viņam bija brīnišķīga ģimene, un savu sievu viņš ļoti mīlēja. Tāpēc vienā no Ziemassvētku ballēm, kad es satiku viņa sievu, pienāca klāt un izteica savu atzinību par šo brīnišķīgo kolēģi un arī vīru un tēvu. Viņa domīgi paskatījās uz mani un uz to atbildēja, jā, viņš varētu nolaizīt mani līdz nāvei. Tāds varētu būt mana stāsta sākums par enneagrammas otrā tipa cilvēkiem, kurus mēs saucam par palīdzētājiem. Viņi māk dot, viņi vēlās dot un arī saņemt daudz. Dažkārt daudz par daudz. Visa viņa uzmanība ir vērsta uz citu cilvēku vajadzībām un šo vajadzību apmierināšanu, aizmirstot paši par savām vajadzībām. Pretī viņi vēlās saņemt mūsu uzmanību un mīlestību. Viņi vienmēr redz, kas citiem ir nepieciešams un steidzās palīdzēt. Pat tad, kad tie citi viņu palīdzību nemaz nav lūguši. Viņus ārkārtīgi aizvaino, ja mēs mēģinām tulkot šo viņu uzvedību kā vēlmi manipulēt vai kontrolēt citus cilvēkus. Kādu laiku atpakaļ mūsu paziņu vidū jauns pāris ievācās dzīvot pie jaunā vīrieša mammas mājā. Jo viņi bija jauni studenti un nolēma, ka tā būs vienkāršāk. Un tad, kad viņi pabeigs studijas, tad gan uzcels māju un varēs dzīvot atsevišķi, bet pagaidām. Jaunā un topošā vedekla ļoti ātri pamanīja, ka mammai ir tādas ļoti īpašas attiecības ar jauno vīrieti. Mamma vienmēr zināja, kā padarīt savu puisīti laimīgu. Bija sestdienas rīti, kad viņa bez klauvēšanās ienāca viņu guļamistabā, kur viņi vēl ar vienu cieši apķērušies gulēja saldā miegā un skaļi paziņoja, ka brokastis ir gatavas. Viņi turpināja mazgāt viņu vēļu, un jaunai vedeklai par izbrīnu un dažkārt par milzīgu šoku pat gludināja viņas apakšveļu.
ar laiku attiecībās izveidojās tāda kā spriedze, un starp abām sievietēm izveidojās tādas sacensības par jaunā vīrieša uzmanību. Jaunā sieviete, protams, centās gatavot gan brokastis, gan citas ēdienreizes, gan mazgāt veļu, bet nekad tas nebija gana labi. Bija reizes, kad māte ieradās virtuvē un demonstratīvi izmeta omleti miskastē, jo tādu ēdienu viņas dēls nevarot ēst, vai šādi izmazgātas zeķes galīgi nekur neder. Ar laiku jaunā meitene padevās, un viņa izvācās no kopīgā mitekļa, pārvācoties pati uz savu pavisam nelielo dzīvoklīti. Jaunais vīrietis nesekoja uzreiz, jo māte atrada dažādus līdzekļus, kā paturēt šo dēlu pie sevis. Viņa sāk sūdzēties par slikto veselību, par sāpošo sirdi, pēc tam par muguru un vēl dažādām vietām, līdz kamēr viņi vienojās, ka dēls sekos tomēr savai mīlestībai. Jau viņi sen ir pabeiguši augstskolu, dzīvo kopā, ir uzcelši māju un izaudzinājuši brīnišķīgus bērnus. Mamma viņu apciemo. Bet ko mamma? Mamma ir apprecējusi Kārļa onkuli, un tagad visa viņas uzmanība ir veltīta viņam. Šis stāsts ir ar laimīgām beigām, bet, diemžēl, otrā tipa cilvēki ļoti bieži izvēlās tādus cilvēkus, kas nemaz nenovērtē viņu rūpes vai neatbild ar to pašu. Un tādās reizēs viņi kļūst ārkārtīgi kontrolējoši, agresīvi un privātīpašnieciski. Šiem cilvēkiem arī ir vajadzība būt svarīgiem un ietekmīgiem. Viņi vienīgais to parasti dara caur citiem cilvēkiem. Te ir piemērs mūsu varenā sekretārīte. Viņa ir labi informēta par vadītāju profesionālajām gaitām un bieži vien arī par privāto dzīvi. Un to viņa liek mums manīt, padaloties ar tādu pavisam nelielu informāciju, uzliekot tam visam tādu svarīguma plīvuru, lai jūs saprastu, cik ietekmīga ir viņas loma kompānijas dzīvē. Vai arī tas draugs vai draudzene, kas ir jūsu draugu lokā, un jūs esat pamanījuši, ka viņam vai viņai ir ārkārtīgi svarīgi būt tādam kā koordinātoram visās jūsu gaitās, saprast, ko jūs darīsiet, kas tiks uzaicināts, kad ir nākamā reize, kad jūs tiksieties un kur. Tāds fantastisks tīklotājs, kas arī māks appazīstināt vienus cilvēkus ar otriem, savest viņus kopā un vienmēr justies svarīgs līdz ar to, jo parasti šiem cilvēkiem ir tādas bāžas par to, ka viņi varētu būt neiesaistīti un kaut kādā veidā izkrist no aprites, no jūsu uzmanības un viņuprāt arī mīlestības loka. Ko sirds? Sirds šajā gadījumā ir ārkārtīgi nodarbināta. Sirds ne tikai jūt, sirds domā un arī dara. Galvenais uzdevums šī tipa cilvēkiem ir saprast, kad viņu palīdzība ir nepieciešama un kad tā nav nepieciešama, un viņi var pievērsties paši savām vajadzībām. Par savām vajadzībām parasti viņi nedomā, viņiem ir tāda kauna sajūta par to, ka viņiem vispār tādas ir, un arī bailes par to, ka izsakot vai pastāstot par savām vajadzībām citiem cilvēkiem, viņi varētu no viņiem novērsties, jo otrā tipa cilvēki uzskata, ka viņi var tikt mīlēti tikai tad, kad viņi dod to nepieciešamo citiem cilvēkiem, pat ja viņi par to nekad nav ieminējušies un prasījuši. Dažkārt šeit ir noderīgi padomāt ar galvu, nevis tikai ar sirdi, un varbūt tās racionāli spriest par to, kas tad ir tas, ko es daru priekš citiem, un vai tas maz ir vajadzīgs. Pirms vairākiem gadiem mēs kopā ar vīru apmeklējām pirts skolas nodarbības. Mans vīrs vēlējās kļūt profesionāls pirtnieks, savukārt mani jau bērnībā sauc par korķi pa katrai pudelei. Man ārkārtīgi patika šīs nodarbības, un es vēroju cilvēkus un visu, kas tur notika.
Es ļoti ātri pamanīju kādu sievieti, ārkārtīgi simpātisku, ļoti pašpārliecinātu, arī zinošu. Viņa vienmēr ļoti tā gudri izteicās un vienmēr bija pārliecināta par to, ko teica un kā darīja. Man patika viņu vērot, un es ar tādu zināmu skaudību domāju, redz, tā ir jāmāk sevi mīlēt. Viņa arī mācīja ļoti par sevi parūpēties. Parasti mums pirmā daļa bija tāda teorētiskās nodarbības, kur mēs klausījāmies teoriju, un tad nākamajā daļā mēs gājām uz pirti, un tur bija praktiskas nodarbības. Tās visnotaļ bija patīkams, jo skolotāji mums demonstrēja, kā ir jāveic masāžu pirtī, vai kā ir jāper, vai nu tādas visādas citas pirts gudrības. Lūk, tur vienmēr bija vajadzīgs modelis. Un šī sieviete vienmēr pamanījās būt pirmā uz lāvas. Es gandrīz vai sāku apbrīnot, kā viņai tas izdodās. Drīz pēc tam, jo nodarbības turpinājās veselu gadu, es pamanīju, ka braucot uz pirts nodarbībām, tajā dienā es jau mazliet ilgojos pēc tā, lai viņa nebūtu. Jo man arī gribējās būt tam modelim kādreiz, bet tad, kad viņa bija tur, tas bija gandrīz neiespējami. Tā varētu sākt manu stāstu par trešā tipa cilvēkiem, jeb uz sasniegumiem vērstajiem. Viņi labi māk pielāgoties jebkurai situācijai, jebkuriem cilvēkiem, kā jau es teicu, ārkārtīgi pašpārliecināti, ambiciozi, ļoti kompetenti. Viņi ir burtiski apburoši, viņiem rūp viņu status, virzīšanās pa karjeras kāpnēm, ļoti enerģiski cilvēki, kurus motivē pašu sasniegumi un arī ļoti citu cilvēku uzslavas. Viņi ļoti daudz paveic un ir veiksmīgi gandrīz visos projektos, ko viņi uzsāk, un esat uzmanīgi. Ja ir kāds projekts, kurā viņi nevēlās piedalīties, tas nozīmē tikai to, ka tur ir liela iespēja, ka tas nemaz nebūs nekāds veiksmīgs projekts. Par viņiem varētu teikt, ka viņu lozungs ir "Es to varu" vai "Es esmu tā vērts". Komandā viņi ir ārkārtīgi vērtīgi cilvēki. Ja vien jums nepiemetīsies mazvērtības komplekss vai nenolaižās rokas, kad jūs cenšaties izdarīt darbus kaut mazliet tikpat veiksmīgi, kā viņi to dara, vai apsteigt viņus, vai būt pirmie, jo viņi vienmēr zinās, kā dabūt to pirmo vietu un izrauties līdz finišam pirmie. Tie ir slaveni sportisti, ļoti labi pārdevēji, brīnišķīgi vadītāji. Dažreiz viņiem patīk vairāk spēlēt solo nekā rūpēties par komandas rezultātiem. Fantastiski arī politiķi un aktieri. Tie ir mērķi cilvēki, un viņiem ir ļoti svarīgi zināt, kas ir tas mērķis, uz kuru mēs ejam, jo viņi vēlās tur nonākt pirmie. Savā biznesa dzīvē esmu zaudējusi ārkārtīgi vērtīgu kolēģi. Mūsu kolektīvā cilvēku apgrozība bija ārkārtīgi neliela, ja vienīgi jaunās sievietes bija dekrēta atvaļinājumā, bet savādāk. Tāpēc, kad šis kolēģis nolēma atstāt mūs, visiem bija milzīgs izbrīns. Vienīgi es zināju, kas ir pa lietu. Es nevarēju viņam pateikt tādu ļoti skaidru mūsu darbības ilgtermiņa mērķi, tādu, kādu viņš to vēlējās dzirdēt. Un viņš mūs atstāja. Viņš tagad vada ļoti veiksmīgi, vada pats savu kompāniju. Ja jūs teiksiet, ka var taču paļauties uz to, ka kolektīvā ir tik ārkārtīgi fantastiska emocionāla gaisotne, kolektīvs ir draudzīgs, tur ir tādas emocionālas vērtības un ar to vajadzētu pietikt. Nē, šiem cilvēkiem ar to nepietiek gan. Viņiem ir vajadzīgs šis mērķis, šī gaisma tuneļa galā, uz ko tad mēs ejam. Emocijas viņiem vairāk atgādina tādu guļošo policistu, traucē ātrumam, traucē nonākt līdz tam mērķim pēc iespējas ātrāk. Protams, ka beigu rezultātā tas ir darbaholisms un bieži vien arī iztekšana. Ļoti bieži šie cilvēki izvairās runāt par neveiksmēm un ļoti baidās kļūdīties. Dažkārt māna sevi un uzdot vēlamo par esošo.
mānīšanās, tādi, nu, es teiktu, piepušķoti meli vai izdoma ir tas, kas viņiem sagādā ciešanas. Nu, man jau viss vienmēr ir kārtībā. Es esmu vienmēr veiksminieks, liek par sevi domāt šie cilvēki. Kādā no enneagrāmas apmācībām ļoti ātri pamanīju Mišeli no Dienvidāfrikas, ārkārtīgi pamanāma, simpātiska sieviete, arī ļoti pašpārliecināta un ambicioza, sēdēja man aiz muguras un vienmēr sniedz komentārus, kad kāds no pasniedzējiem vai dalībniekiem bija ārkārtīgi emocionāls savā izteiksmē. Viņa to nevēlējās redzēt, viņa vēlējās vienkārši saņemt informāciju un beigsim šīs apmācības. Es pa starpām klausījos stāstā par 3. tipu, par to, kā viņi vienmēr izvēlās būt redzami, būt pirmie un domāju savā klusībā pie sevis. Kad tad Mišela parādīs savu 3. tipa enerģiju? Kad viņa būs tas varonis? Tas nenotika diezgan ilgu laiku, un iepriekš pēdējā dienā pirms nodarbībām bija jābeidzās. Mums bija paneļa diskusijas, kurās piedalījās 3. tipa cilvēki, arī Mišela. Viņa sāka stāstīt stāstu par to, kāda ir viņas ikdiena, cik sarežģīta, cik daudz, kādi pienākumi viņai ir, jo viņai ir liela ģimene, un lielā mērā tā visa ģimene ir atkarīga no viņas panākumiem, arī no viņas ienākumiem. Stāstot šo viņas pleci sāka drebēt, viņas balstiņi sāka trīcēt, un Mišela vienā brīdī sāka raudāt. Zālē bija klusums, viss bija pārsteigti. Zināmā mērā tā bija uzvara. Mišela bija parādījis savas emocijas, tātad kaut ko mēs bijām, tā sakot, pavēruši vienā no cilvēkiem. Kad beidzās paneļa diskusija, mēs visi nogulāmies uz grīdas, jo pēdējais sekoja kino seanss, un mēs iekārtojāmies. Visi vispirms steidzās pie Mišela, lai viņu apskautu un mierinātu. Es mazliet padomāju, kaut kas man īsti nesapratu, bet tad es domāju, labi, es nevaru kaut kā tā izcelties un nebūt empātiska. Es pienācu viņai klāt, apskauju viņa. Apkārt neviens nebija, visi jau bija aizgājuši un ieņēmuši savas vietas. Es teicu, kā tu jūties? Viņa pastījās uz mani. Visi kārtībā, viņa teica. Viņa atkal bija uzvarējusi. Ko tad sirds? Šajā gadījumā sirds netiek laist pie vārda. Galvenais šo cilvēku uzdevums ir sajust savas patiesās emocijas. Un varbūt kādreiz atvērt to dzimšanas dienas dāvanu vispārējo klātbūtnē, nebaidoties par to, cik emocionāls tu varētu kļūt šajā brīdī, vai apskaut savu mīļoto cilvēku arī publiski, izrādot savas jūtas. Kāda ir īpašākā dāvana, ko tu esi saņēmis savā mūžā? Man tāda bija vienā dzimšanas dienas rītā, kad es sēdēju savā birojā, un man pieteicās kurjers. Viņš atnāca un atnesa nelielu sainīti. Tajā sainītī bija neliela aploksnīte, un tajā aploksnītē bija skaists jūras akmentiņš ar parakstu no manas sirsnīgās un mīļās draudzenes. Atcerējos, ka šādi akmeņi bija tajā jūrmalā, kurā mēs pavadījām dažas dienas, esot vienā no ļoti tādiem emocionāliem un bagātīgiem retrītiem. Šādi varētu sākties stāsts par enneagrammas emocionālajiem, jūtīgajiem, mākslinieciski apdāvinātajiem 4. tipa cilvēkiem, jeb kā mēs viņus saucam, individuālistiem. Viņiem ir ārkārtīgi bagātīga jūtu pasaule. Jūtas nav objektīvs fakts, jūs teiksiet, bet tam viņi noteikti nepiekritīs. Kad vienā no enneagrammas semināriem, kur es vadīju kopā ar savu kolēģi 4. tipa pārstāvi, es lūdzu viņai izstāstīt par 4. tipu, jo kurš gan to varētu izdarīt labāk nekā pats 4. tips. Es vienīgi piekodināju, bet lūdzu pasaki, ka jūtas
nav objektīvs fakts. Kad viņi tuvojās šai epizodei, viņi teica, jūtas nav objektīvs fakts. Bet kas tad ir? Šiem cilvēkiem bieži vien nākās saņemt tāds kā pārmetumus, tu esi pārāk emocionāls vai pārāk emocionāla. Un dažkārt nākas dzirdēt no viņiem, ka viņi patiešām jūtās noguruši no tā, ka visu laiku ir kaut kādā veidā jāsavalda savas emocijas. Mēs pārējie pat esam izdomājuši viņiem tādu īpašu nosaukumu – drāmas karaliene vai drama queen. Nevajag ar šo domāt, ka tās ir tikai sievietes. Mēs arī labi pazīstam tā saucamos drama king. Paskatieties uz Johnny Deppu, kas ir tā tipa pārstāvis. Šie ir ļoti uz sevi vērsti cilvēki, uz savu iekšējo pasauli. Viņi ir vienmēr gatavi runāt par sevi. Bieži jūtās pārprasti un vientuļi, jo viņi redz atšķirīgu pasauli. Viņi ilgojās pēc ļoti dziļa emocionāla kontakta un ļoti izjustas attiecību pieredzes. Savās attiecībās viņi parasti ir gatavi runāt par jūtām, vienalga vai tās ir profesionālas vai privātas attiecības, un reti sāk ar to, ka viņi sev prezentē savu sasniegumu aizsegā, kā to būtu darījuši iepriekš minētie trešā tipa cilvēki. Viņi visā redz skaisto un palīdz to saskatīt arī mums. Jā, un tā ir arī mūsu fantastiskā kolēģīte, kura bieži vien līdz algai lūdz aizdot kādus dažus latus vai santīmus vai simtus, jo pa ceļam ir gadījies kaut kas ārkārtīgi skaists, ko viņi ļoti labi saprot, ka nevar atļauties, bet viņi bez tā dien nevar iztikt. Un mēs, protams, atteikt nevaram. Bieži vien šie cilvēki mūs tur tādā diezgan lielā spriedzē, jo viņi nevairās izteikt savas jūtas un emocijas, sakot, es ciest nevaru, es neciešu, man riebjās. Un viņiem ir tādas arī īpašas attiecības ar pārējiem cilvēkiem, patiesībā sakot, ar visiem. Ar vecākiem bieži vien šī tipa cilvēkiem liekas, ka viņi ir adoptēti. Esmu dzirdējis to vairāk kārtīgi. Nevar būt, ka šie vienkāršie bankas darbinieki vai ministrijas ierēģi vai vienkārši darba darītāji ir mani vecāki. Kaut kur tur ārā ir noteikti mani īstie. Arī ar kolēģiem. Kolēģis varētu nogurdināt viņu nerimtīgā gara stāvokļu maiņa, pie kam tu neko nemaz īsti nevar aizrādīt, jo zini, ka būs vēl trakāk. Arī attiecībās, partneru attiecībās. Šī mēdz vai gadās, ka šī ir tāda ārkārtīgi dīvaina deja. Es tevi gribu, jo tu esi viss, kas es neesmu, un man patīk viss, kas tevī ir. Un tad, kad mēs esam kopā, es sāku tevi nemīlēt un pat nīst par to, ka tev ir viss tas, ko es gribētu, bet man nekad nevarēs būt. Pie kam ceturtā tipa cilvēkiem ļoti patīk koncentrēties uz to, kas viņiem nav. Un viņi pilnīgi aizmirst par to visu to fantastisko, kas viņiem patiesībā ir. Pa starpām viņiem ir ļoti izteikta vēlme būt autentiskiem. Tas viņiem liek izcelties pārējo cilvēku vidū. Iedomājieties to milzīgo zāli ar kopradīšanas vai kopstrādes telpām, kur visas darba vietas ir šķietami vienādas. Tikai ne tā viena, kas ārkārtīgi izceļās, pat nevar īsti saprast ar ko. Tur ir tādas vienas mazas detaļas, un jūs vien brīnaties, kā to visu var paveikt, kā var tā redzēt telpu, kā var tā iekārtot telpu. Kādā no Enneagrāmas apmācībām bija atbraukusi viena no pirmajām, un īsti vēl nezināja, kā te viss notiek un kā te viss būs. Gaidīja ierodamies pārējos, bija apskatījis savu istabiņu, tā bija visai vienkārši, nekā tur īsti nebija, izņemot gultu, izlietni un nelielu rakstām galdu. Tā pēc kāda laika ieradās autobus, neliels minibusiņš, no kura pēkšņi sāka birt ārā lampas, paklāji, nezinu kas vēl, kaut kādi priekšmeti, es stipri brīnījos.
Tikai dienas vēlāk es radu izskaidrojumu šai aktivitātei, kad runāju ar Kristīni, kas dzīvoja nepārāk tālu no šīs vietas. Viņa teica, jā, es biju ieradusies apskatīties šo vietu, kur mums būs nodarbības, un tad es sapratu, ka tādā vietā es nespēšu dzīvot, un es atvedu visu, kas man ir nepieciešams. Dažiem ceturtajiem piemīt tieksme visu laiku meklēt to īsto vietu, to īsto savas piederības vietu, savu cilvēku loku, savu pilsētu, savu valsti. Tādos ļoti veselīgos attīstības līmeņos ceturtā tipa cilvēki ir ārkārtīgi radoši, mākslinieciski apdāvināti un, kas ir ļoti svarīgi, viņi ir nosvērti. Un ko sirds? Sirds tandēmā ar prāta konstrukcijām vada visu parādi. Tas galvenais uzdevums, kas ceturtā tipa cilvēkiem būtu jāveic vispirms, jāpieslēdz savus rīcības centrs, lai tajā brīdī, kad jūs piemeklē iedvesma, jūsu darbnīca ir sakārtota, jūsu darba vieta ir gatava, lai jūs varētu sākt radīt. Šis ir tikai neliels ieskats manos daudzajos enneagrammas stāstos. Vairāk par šo manos semināros un manos podkāstos, YouTube, Apple Podcast un Spotify platformās. Tiekamies nākamajā raidījumā, kur es stāstīšu par prāta cilvēkiem. Mani sauc Elta Moisē, un šis ir podkāsts Mani enneagrammas stāsti.